Es domāju par to, cik nežēlīgā laikā tomēr mēs dzīvojam, tā skatā muzeja, kad direktori būs beiguši kļūt par būvdarbu vadītājiem 10 gadu garumā, tad atnāks kritiķi un teiks, ka muzejs ir neglābjami vecmodīgs. Jo, diemžēl, visas tās idejas, ko mēs attiecinām uz modi un kaut kādām tādām dzīves stila tendencēm, viņas attiecās arī uz muzejiem. Muzeja ļoti mainās nepārtraukti. Man aicināja dalīties pieredzē kā sabiedrības pārstāvi. Un, protams, ka jāsaprot, ka tā sabiedrība, tā nav tāda amorfa masa. Tur ir ļoti daudz spēlētāju, es dažus uzrakstāju, varbūt ir apmeklētāja viedoklis, ir mediju pārstāvja viedoklis, turista viedoklis, izglītības darbinieka viedoklis, galu galā arī finansētāja viedokļi un daudz citu viedokļi, ar ko muzeja veidotājam ir jārēķinās. Un, man pazīstamāk, es tādu kompetentāk izteikties, esmu vienkārši kā parasts apmeklētājs un mediju pārstāvis. Un jāsaka, ka man šī sadarbība īpaši kā mediju pārstāvim ar muzejiem ir bijusi laba, bet es pāris vārdus teikšu mazliet vēlāk. Iesaistītās personas nesaka neko, bet vai jūs zināt, kas tā ir par ēku? Jā, te viss saka, protams, bet pēc sestdien man Rēns Liepiņš mums tādu nelielu grupu izvadāja pa būvprojektu. Un es ieliku tajā pašā vakarā sociālajos tīklos, gan Twitterī, gan Facebookā pajautāju, kuras esmu. Un atbildes bija pārsvarā nepareizas. Cilvēki teica Ēdols pilī un piesauca filmu Emīli Nedarbi. Tad teica Jaunpilī, bija variants arī, ka Venecijā. Un daži atbildēja pareizi, bet tie bija Dace Lamberga, piemēram, un vēl daži cilvēki, kur es zinu, kuru profesija ir tāda, ka viņi uz to muzeju iet. Bet šis ir tas skats, ko es teikšu atklāti, arī es varbūt nebūtu pazinusi uzreiz, jo Rīgas pils mums nav pazīstama nemaz. Ja mēs sakam Rundāle vai Jelgava, mēs uzreiz redzam šo te tēlu, bet Rīgas pilī tas tēls ir mazliet pazudis. Un otrs ļoti līdzīgs gadījums, žurnāls Modernists, rudens numurs. Ļoti patika šis vāks cilvēkiem. Mēs piedalījāmies, kad žurnāls iznāca Ķīpseles izstādē, Ķīpseles dizaina izstādē, kas ir mūsu nozarē tāda svarīgākā komerci izstāde. Un cilvēki nāca klāt un teica, kur tas ir, vai tas ir Rīgā, vai tas ir Latvijā, un bija ļoti izbrīnīti par šo te ārkārtīgi skaisto attēlu, un šis vāks uzrunāja arī Krievu auditoriju, un arī pārdošanas rādītāji šim vākam bija vislabākie. Un, ziniet, neviens nezināja, un visi brīnījās, ka, jūs zināt, kur tas ir? Nav tik daudz cilvēku, kas saka, protams, ja? Tātad tas ir teātra muzejs, Smiļģa villa. Vēl ārskats, ko mēs varbūt vairāk pazīstam, bet arī teātra muzejs un šī ēka nav pazīstama. Un tad tas jautājums ir, par ko es gribētu aicināt domāt muzejs, kāds tad ir muzeja tēls, jeb muzeja arhitektoniskais tēls, vai sabiedrība pazīst muzeju, un kura ir tā bilde, tas attēls, pēc kura muzeju pazīst. Vai tā ir ēka, ja kā Rundāles pils gadījumā mēs vienmēr šo te tēlu atpazīstam uzreiz un zinām, par ko ir runa, un uzreiz šis te tēls atspoguļo saturu, vai tas, piemēram, mākslas muzeja gadījumā, vai tas ir kāds mākslas darbs, vai kas tas ir, vai tā ir grafiskā zīme, ja? Kurš ir tas attēls? It sevišķi gadījumos, ka muzejs ir nozīmīgs un muzeja arhitektūra, muzeja ēka ir nozīmīga. Un tas ir tāds, man nav atbildes arī, bet tie ir tie jautājumi, par ko man liekas ir jādomā. Un te ir ļoti interesanti arī, kas ir tas attēls, kas tas ir. Ja es šo attēlu izvēlējos, jo man tiešām viņš sadusmoja ļoti. Tas ir it kā tas restorāns Nacionālajā bibliotēkā, kas, manuprāt, izskatās pēc ēdnīcas. Un tieši tāds pats attēls šodien visos medijos ir, kas tas ir, ko varbūt pamanījāt, izskatās pēc skaistumkopšanas salona vai kaut kā tāda, Cēsīs ir atklāta bibliotēka. Un arī, ja, kā ir ļoti, kā liekas, protams, muzeja direktoram un visiem ekspozīciju veidotājiem un
ir katram sava rūpe, bet beigās parādās kaut kur kaut kas tāds, kas sabojā visu kultūras iestādes tēlu. Un tad, atgriežoties atpakaļ, tad tas jautājums, ko var uzdot it kā tai sabiedrībai, tām daudzajām grupām, vai viņu interesē Rīgas pils, vai viņu interesē Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Un tad mēģināt saprast, kurus interesē kas un kā šīs te auditorijas apvienot, jo būs viena, kas nāks uz pili, un būs citi, kas ies uz muzeju. Un te arī tieši tas pats jautājums. Es vēlreiz atvainojos, ka nav iespējams labi redzēt, ko var labāk pārdot – teātra muzeju vai vienīgo publiski pieejamo modernismu villu, privāto teātri. Ja, kā mēs aizvedam cilvēkus, jo es esmu arī viens no tiem, kas apmeklē memoriālās mājas gan Latvijā, gan visur ārzemēs. Man ļoti interesē, kā cilvēki ir dzīvojuši, man patīk skatīties arhitektūru, tur bieži vien ir autentiski interjeri, kas nekur citur nav apskatāmi, un Rīgā faktiski tādus autentiskus interjerus nav nekur iespējams apskatīt. Un vai cilvēki, vai turisti, vai mēs paši, skatoties ceļvedī, vai mēs gribam iet uz teātra muzeju, vai mūs interesē tiešām iespēja ieskatīties tādā interesantā privātmājā? Tā es pati nevaru. Nu, ja, tātad muzejam ir jārēķinās ar to, ka... Es tiešām neredzu, ko es esmu uzrakstījis. Bet tas ir tikai tās tehniskās ievēles. Tātad sabiedrība nevienmēr tātad muzeju attīstību redz tā, kā muzejs pats to ir iecerējis, un arī tie mērķi un tās citas lietas, ko muzejs redz, arī varbūt pilnīgi neinteresēt sabiedrību. Un te arī daži attēli no teātra muzeja, kas, manuprāt, ir ļoti interesanti ar to, jo tur ir ne tikai šeit 20. 30. gadu arhitektūras interjera elementi, bet arī 70. gadu muzeja ekspozīcija, kas, manuprāt, arī ļoti labi saglabājusies un brīnišķīgs tāds mantojums. Un te jau, es zinu, ka cilvēki, kas muzejā strādā, varbūt ir kāds no teātra muzeja, ka šito gribētu visu mest ārā, to padomi mest ārā un atjaunot 30. gadus, bet neviens nav pajautājis, ko tad mēs gribam, vai ne? Tādi cilvēkam interesē arhitektūra un muzeji. Otra lieta, ko es gribēju vēl pieminēt, tātad, kā šis te muzeja lietotājs mediju pārstāvis, es par populāro kultūru, arhitektūru un dizainu rakstu jau 16 gadus, un ar muzejiem tā sadarbība ir bijusi arī visas šīs karjeras laikā regulāra, un es teiktu ļoti laba. Bet tās lietas arī, ko vēl varētu uzlabot un kas bieži vien pietrūkst, ir tas, ka muzejiem nav šo telpu, kurās, pieksim, pētnieks var apsēsties un kādu ilgāku laiku pavadīt, es nezinu, ar kādiem dokumentiem vai fotogrāfijām, katrā ziņā pavadīt kādu laiku tieši muzejā, bet ar saviem pierakstiem apsēsties un strādāt. Un, protams, domāt par to, par savu krājumu pieejamību tādu pietiekami operatīvu, ne tikai, ka ir pieejams tas, kas ir saistīts ar aktuālo izstādi, bet arī varbūt kādas specifiskas vajadzības, kas var rasties nišas izdevumiem un dažiem tādiem profesionālajiem žurnāliem varbūt. Un es te pierakstīju, bet varbūt nav relevanti, bet interesanti. Nesūtiet visiem mediju pārstāvjiem vienu un to pašu. Tā kā, piemēram, man interesē, man nāk ļoti, Nacionālās mākslas muzejs ir perfekts, preses servis darbojās vienkārši kolosāli, ir ļoti sen un ilgi jau, bet man visu laiku nāk par izstādēm, bet man neviena ziņa atnākusi par pašu rekonstrukciju. Un tad es skatos, ka ir bijusi tāda žurnālistu vizīte, un tā ļoti interesanti, vai ne? Jā, tas vienkārši tāds, protams, bet tas ir tas, ka nevar, jo tie mediji mainās visu laiku, viena medija ir, un tad viņi bankrotē, un tad ir citi mediji, un tad ir vēl kaut kādi mediji, un tad ir blogeri, un kā ar viņiem visiem strādāt. Tā kā tās ir tādas, par ko arī visu laiku jādomā līdzi. Un tad ir tā otra lieta, ka muzejs pats ir medijs. Muzeji mūsdienās ir kļuvuši paši par medijiem,
Un viņiem ir jāražo saturs, ko viņi eksponē ne tikai muzejā, bet arī dažādos resursos, un ne tikai mājaslapā, jo mājaslapas, kā aiziet paklausīties lekciju par Artūru Meģņu, tad viņš pastāstītu, ka mājaslapas zaudē nozīmi, e-pasti zaudē nozīmi, un to mēs paši arī jūtam, jo mēs informāciju saņemam jau pa citiem kanāliem, sevišķi jauniešu auditoriju. Un tad, atgriežoties pie tā atkal, ko es pašā sākumā teicu, ka mūsdienās attēls ir svarīgāks par tekstu, un ar to ir jārēķinās. Un ja netiek no muzeja ārā raidīti šeit labas, augstas kvalitātes attēli, tad teksts var būt ļoti zinātnisks, ļoti profesionāls, ārkārtīgi pilnvērtīgs, bet mēdījam šī ziņa neliksies interesanta, jo viņš saprot, ka auditorija vairs nav spējīga uztvert šos garos tekstus, ka spēcīgāk šo te vēstījumu nodos labs attēls. Un te pašā nobeigumā tikko atgriezos no Austrālijas, kas muzeja un galerija jomā ir diezgan tāda dinamiska, un viņus netur tādi vēsturiskie žņaugi kā Britu institūcijas un Vācijas muzejas, un tad tur daudzas tādas jaunās lietas var ieraudzīt. Un tur arī apstiprinājums, ka pašlaik vissvarīgākais ir tas, ko tur tā knapi var redzēt, ja, bet tas hashtag tēmturis. Ja, tur, tāds elementāri nevienam eksponātam vairs nevar paiet garām, ja, kur nav uzrakstīts, kad laipni aicinām dalīties, un vēl ir uzrakstīts, kāds tēmturis ir jāpieliek, ja, lai visi varētu pēc tam to sameklēt. Jā, te ļoti es ātri pirms lekcijas paskatījos Nacionālās vēstures muzejs, nav nekādas saites uz sociālajiem tīkliem, Mākslas muzejā ir, bet interesanti nav saite uz Instagramu, kaut gan Instagramā priekš muzejiem milzīgs tas... Kur? Kur? Ok, bet to nevar neviens saprast. To neviens nevar saprast. Vienalga, es neatradu, ja? Bet ļoti labi, jo muzejs vienīgais ir ar pietiekoši ievērojumu priekš Latvijas sekotāju skaitu, un mēs varam uzzināt gan par to, kas notiek muzejā, gan ka direktorei dzimšanas dienu. Un redzat, te jau tās diskusijas parāda, ja, cik šie te tīkli ir nozīmīgs informācijas kanāls, un kāds varbūt nelasa tās preses relīzes, bet informāciju uzņem šādā veidā. Un ir piemērs, ko es rādu turismu konferencēs un visur Rundāles pils mājaslapa, man liekas, ir brīnišķīgs, tāds ļoti veiksmīgs piemērs, jo Imants Lansmanis pats fotografē, un viņiem vienmēr pirmā titula bilde, tas ir arī par to, kādu attēlu jūs sevi prezentējat. Viņam vienmēr katru gada laiku mainās, tā, ka zied ābeles, tā, ka zied rozes, tad, ka zied tas, vienmēr tā bilde mainās. Ļoti piestāv arī šim konkrētajam Rundāles pils muzejam. Un es saku paldies, un augšā es te uzrakstīju, nevar redzēt, bet muzejā drīkst fotografēt.